Un spēle turpinās. Es domāju, te nevajag džentlmeņiem noteikti padoties, jo tas ir galvenais, kas tagad ir jāuzvar. Un jāmēģina pārvarēt šī pirmie zaudētie vārti. Kurā gadījumā džentlmeņiem tagad ir uzdevums noteikti atspēlēties. Tas, ka viņi iemest vārdus var, to viņi pierādījuši nevien dēļ šī sezonā, es domāju, ka te nebūs arī ilgi varbūt jāgaida arī šis moments, viss atkarīgs no puišiem. Griezis. Ļoti aktīvi iestādes. Labi. Un vārti! Vārti, jā. Tiešām vārti negaidīt meties. Tieši nevarēja saprast, kas tur iemeta. Varbūt iespējams tas bija Dāvis Zigmunds, bet es neesmu pārliecināts. Diemžēl šeit nav atkārtojums. Jā, izstāst, ka Dāvis Zigmunds. Tiešām arī viņš ir autors. Nu, es jau teicu, ka nebūs ilgi jāgaida džentlmeņiem. Un 1-1. Ļoti aizraujoši pagaidām pirmais periods. Un SSR Rīga sāk izspēli. Nu, es domāju, ka nevajag ļaut šitā, nedrīkst ļaut šitā tik brīvi visies spēlētājiem pret vārdsargu. Šoreiz viss beidzās laimīgi. Oi, tur varētu arī būt 2 minūtes par šādu izgājienu, bet, nu, kaut kāda minimāla kontakcīga formulā tomēr ir atļauta. Nav tā, nedrīkst nemaz. Bet nedrīkst, protams, tā triek bortā, kā to dara hokejisti. Tad var arī dabūt noraidījumu spēles beigām. Un atkal sāk izspēle SSR Rīga. Jau arī gaida, kad kaut ko vienās daļa Ārturs Stalmanis. Bet izdodas tomēr SSR Rīgai apiet laukuma centrā cīņa un kas tagad? Kaut kas, kā SSR Rīga uzskata, ka viņiem vēl bija jāturpina uzbrukums. Lai nu kā, viņi turpina šo pa jaunu un viņi ir aiz džentlmeņu vārtiem ļoti aktīvi iesākuši. Patiesībā pat ātrumu varētu būt tieši tāda paša kā hokejā, jo, nu, jāskrien ir ļoti daudz, un tas īstenībā, es pieņemu, ka florbols nemaz nav tik vienkārši sportveids, jo, nu, tev ir jābūt pirmkārt fiziski labi sagatavojušam, daudz jāskrien, jātrenējās, nu, protams, var būt atšķirīga tāda, ka hokejā tur hokejistiem vēl papildus ekipējums, kas var dot papildus svaru klāt, ka florbolisti vienkārši šeit izmanto tikai nulli pārsvarā, izņemot vārdsargus, piemēram, vārdsargu ķiveri. Taču kurā gadījumā spēle ir ļoti pagaidām interesanti. Labi laukumā Helmuts, pirmais numurs. Pirmais numurs mums bija Edgars Liepiņš, mēģina te vēl vienkārši saprast komandas spēlētājs. Daudz mums saka problēmas klausīties translācijas. Un vārti tik tiešām, nu, lūkā, 2-1. 2-1. Ļoti skaisti. Arī Griezis apsveic. Tāpat arī Zeile. Nu, ļoti labi iesākuši džentlmeņi, un viņiem var redzēt, ka cīnīsies līdz pēdējam. Diemžēl tā, nebija jau tīšām tas, bet, nav ārkārtīgi nepatīkama situācija. SSR Rīgas spēlētājs atvainojās par šo gājienu. Neizskatās labi. Jā, diemžēl Ulds Zeile nepaveicās, varbūt kaut kā ne tā pagriezās, bet izstāst, ka viss būs kārtībā, varbūt nedaudz
būs nepieciešama atlapšana. Tas kādu laicību varēs doties atpakaļ laukumā. Arī skatītāji apsveic un arī pārējie uzmundrina, ka, līdzīgi kā hokeju, arī floorbolu mīkstie nespēlē. Ja esi vīrs, tad ej laukumā un cīnies līdz galām. Cīņa laukuma stūrī. Tiesa sērīgi vārtiem. Kelvots. Viņam piespēlē Pekle partners tieši piespēlē vārtsargam. Un Vāceks ļoti ātri raida bumbiņā ārā. Un būs pārmetiens. Nezinu, vai florbolai nē, laikam, ka nav pārmetiens. Tie noteikti nedaudz savādāk. Neesmu īsti līdz galam izpredz, bet katrā gadījumā noteikti noteikumi ir, un tie jāievēro, un noteikti arī labas komandas zina, ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Tas viss ļoti priecē.